Cienījamie radioklausītāji, esiet sveicināti un arī visi tie, kuri skatīsieties šo raidījumu internetā. Raidījums atklāti par patiesību. Fakts un patiesība ir tāda, ka mēs šodien jau dzīvojam, es teikšu uzreiz savus izjūtas, es dzīvoju svešā valstī. Es tā izjūtu jau to no pirmā brīža, līdz ko saņēmu pirmos eiro. Un šodien runāsim par to, kas tad ir, kādi ir ieguvumi un kādi ir zaudējumi. Protams, tas būs šeit mūsu subjektīvs viedoklis, bet varbūt tas saskanēs arī ar jūsu viedokli, un tādēļ priecājos, ka mūsu studijā ir Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas biedre, Kooperatīvās sabiedrības Mūsu māju dārziņi vadītāja Edīte Strasdiņas kundze. Labdien! Un ekonomists un uzņēmējs Vilnis Zakrevska kungs. Labdien! Labdien! Edīte, kā jūs jūtaties? Kā Latvijā, jeb kā Eiropā, jeb kā savā zemē? Ja godīgi, tad šobrīd vairāk kā Eiropā, jo ir diezgan pagrūti pierast pie jaunās naudas, ja arī viņa ir lietota varbūt braucienos un ekskursijās. Kāpēc pagrūti pierast? Vienkārši citi cipari, cits veids, cits izskats. Jebkurā gadījumā tā nav tā, ar ko tu ikdienā esi saskāries un maksājis. No otras puses, ja es izmantoju pārsvarā maksājuma karti, tad ir tikai citi cipari, kur ir jāpārēķina. Bet nedaudz salīdzinoši. Es atceros tos laikus, kad mainījās rubļi, repšiki, tur vēl kaut kas pa starp, un tāpēc tam nāca lats. Un es atceros, starp rubli un repšiku, tur absolūti neko tur es nejūtu. Nekādas emocijas. Bet es atceros, jā, lats tomēr bija pozitīvas emocijas. Un es pat tajā laikā tā īsti pat varbūt nesapratu, ne tīri ekonomiski, ko tas nozīmēs, un vai tas ir labi vai slikti vai kā, bet tomēr tā valūta ir tā vērtība, kas tomēr mūs visus savā veidā vienoja šeit Latvijā. Jā, tieši šis Lats un Latvija un šie nosaukumi, protams, un arī tas smukais apveids, kas tai naudai bija, protams, ka tas ir ļoti, ļoti patīkami, un jebkurā gadījumā tas laiks, ka nomainījās uz Latviju, tas bija šis atmodas laiks, ka mēs sapratām, ka mums ir savu valsts beidzot, un tas nāca ar tādu ļoti siltu apziņu un patīkamu apziņu iekšēji, ka mēs beidzot esam kaut ko panākuši. Tāpēc šobrīd tie, kas atcerās droši vien to brīdi un to pārēju, kad mēs ieguvām savu Latu un savu valsts, tas bija vienlaicīgi. Varbūt dažreiz saistās ar to, ka mēs pazaudējot Latu, pazaudējam savu valsti. Man tas tā ir. Jā. Tas ir subjektīvi. Protams. Jā, protams. Un šis Lats ļoti, ļoti daudziem būs mīļš, ieskaitot arī mani. Bet no otras, ja mēs pieejam tīri biznesam, tad jau vismaz pēdējos 5 gadus praktiski pirkumi, pārdevumi, pārskaitījumi, kredīti. Ja mēs esam bankā paņēmuši kredīta atmaksas līzingi, liela daļa bija tomēr eiro, un mēs ar šo eiro naudu jau faktiski strādājām. Un tā ir lieta, kas, ja mēs skatāmies no uzņēmēja viedokļa, tad, protams, šis eiro atvieglina darbu. Neteiksim, ka šī pārēja ir viegla, jo komunikācijas ir aizgājušas un dažādas IT tehnoloģijas tik tālu, ka viss notiek ar grāmatvedības programmām un tur kļūdu. Pierakstot uz papīru, varbūt dažreiz ir vieglāk atrast kļūdu nekā tad, ja viņi ir visā kopējā lielajā sistēmā. Un tas, protams, ir tas lielais mīnus, ka šī pārēja ir ļoti, ļoti smaga, tīpaši grāmatvežiem, kas strādā IT speciālistiem, kas strādā, jo tās negulētās naktis vēl joprojām, viss nav kārtībā, es pieļauju daudzās vietās. Ejot šim laikam, šai attīstības tehnoloģijām uz priekšu, es pieļauju, ka tad tā bija vienkārši nomaiņa maciņā. Šobrīd tas ir solis ļoti liels uz priekšu informācijas tehnoloģijās, kur ir šī nomaiņa tīri tehnoloģijās arī, kā apstrādāt, kā pāriet, kā pārnest jaunās grāmatvedības programmas atlikumus, visas šīs lietas uz jaunām programmām, kā dot atskaites ieņēmumu dienestam, kā mainīt bankā un sarakstīt. Jā, tas ir ļoti, ļoti liels darba apjoms. Es zinu, arī mūsu uzņēmumā viņš ir ļoti liels. Un arī izmaksas ir lielas. Izmaksas, protams, ir daudz lielākas. Te ir tādā
Valsts bankas tāds aptuvens aprēķins 115 miljoni latu varētu izmaksāt privātam sektoram. Jūs domājat, ka tas ir, protams, kopējais, bet, ja godīgi, tad šīs izmaksas mēs nevaram vēl šobrīd saskaitīt, tāpēc, ka vēl nav visas lietas nogludinātas, vēl pilnībā viss nestrādā, un, protams, tie elementārie rēķini, elementārās dienas lietas, kur ir jāizraksta pavadzīme rēķins, jāveic maksājumi, tas strādā, bet ir dažas nianses apakšā, kur mēs tikai sapratīsim, tad, kad būs pagājis 1. mēnesis un varbūt būs noslēgts gada pārskats par iepriekšējo gadu. Jūsuprāt, lauksaimniecība iegūs no pārējais uz eiro? Uz valūtas maiņu, jā. Uz valūtas maiņu, jā, uz maksājumiem, kur mēs pērkam jau praktiski Latvijā, gan minerāli mēsli, gan auga aizsardzības līdzekļi, tie, kas viņus lieto, gan tie paši, kā es teicu, banku kredīti, kas bija ļoti daudz eiro. Pie katra maksājuma tie mums bija 6-7 lati, šobrīd tie ir tikai eiro centi, ja mēs rēķinam šos eiro maksājumus. Tā kā uz valūtas maiņu, protams, ka būs iegūms, bet vai šis iegūms atsvērs gada laikā zaudējums, kas ir par jaunām programmām, es nevaru pateikt. 5 gados es pieļauju, ka tomēr būs šis pozitīvais. Jūs arī saglabāsiet vecos latiņus kā piemiņu? Jā, man ir pavisam vecie lati krājumā. Tas gan arī šobrīd. Pirmie īstie sudraba lati. Sudrabs. Jā, un ir arī, protams, šī brīža lati, kas ir kā kolekcijas salikta. Vilni, kādas ir jūsu domas un izjūtas, arī tīri tā, redzot, ka jau viss ir de facto noticis? Mans izjūtas ir droši vien, tā man šķiet varētu būt līdzīgas to cilvēku izjūtām, kuri noskatījās 1940. gadā, kā tauta līksmi sveic Krievu tankus Rīgas ielās, Doma laukumā un tā tālāk. Šī joprojām ir mana valsts, bet šī mana valsts ir okupēta. Tas šausmīgākais tajā visā ir tas, ka šoreiz okupācija ir daudz viltīgāka. Nav izmantot tanki, bet ir izmantot mūsu, teiksim tā, slinkums un muļķība, ja runā pavisam atklāti. Slinkums, muļķība būtu viena lieta, ja cilvēki vēlētos uzklausīt, ja cilvēki vēlētos tos dažus ekonomistus, kuriem pietiek drosmes, piemēram, Ivars Brīvers vai Jānis Ošlais, un es tur arī kaut ko mēģinu, un vēl varbūt pāris, un tad arī tas ir viss. Uzklausīt argumentus, mēģināt saprast, kāpēc visās tā saucamajās diskusijās ir viens, labākajā gadījumā viens pret eiro viedoklis un pārējie entuziasti eiro. Mēs esam šobrīd savām rokām, es atceros ļoti labi, ar kādu lepnumu es turēju 5-latnieku rokā. Es tad biju jauns un dumšs uzņēmējs. Es arī nesapratu, ko tas dos, ko nedos, bet man bija sajūta, tas ir labi, tā ir mana valsts, beidzot, tā ir mana nauda. Un tagad vispirms mūs iemānīja vienā Eiropā, es domāju, neviens to nevar noliekt, ka tā Eiropa, kur mēs tikām mānīti iekšā, tā ir vienota daudzveidībā vai dažādībā, kā tur bija. Iekļautībā. Jā, un visādas labumus solīja, un visādas briesmas, piemēram, Straume, profesors un vēl tur vīri, kurus pēcāk izmeta no universitātes un pa stagnātiem lamāja, ļoti skaidri rādīja, ka mēs neesam gatavi, bet mēs ielecām. Un tas, kas sekoja pēc tam, patiesības, ko tas ir šausmu stāsts tiem, kam acis ir vaļā. Un slinkums, neizskaidrojams slinkums manā izpratnē, tas šausmīgākais ir tas, ka cilvēki, neskatoties uz to, ka informācija ir pieejama, cilvēki tik un tā nav gatavi iestāties par savu valsti. Par visu dzīvē ir jāmaksā. Diemžēl maksās arī tie, kas būtu gatavi arī
galvu nolikt. Vilni, vai jums ir, labi, vismaz viens plusiņš, kāpēc eiro ir ieviests? Man ir vairāki pat plusiņi, kāpēc eiro ir ieviests. Nosauciet. Jā. Piemēram, viens tāds ļoti pozitīvs iemesls ir tas, ka mēs varēsim lepni novērot mūsu Dombrovski vai kas tur būs, mūsu Rimševicu lepni sēžot pie viena galda ar pārējiem globālās finanšu oligarhijas algotņiem, kuri liela daļa ļoti līdzīgā veidā kā viņi uzurpē savas valsts, tautas viedokli un likteni. Mēs varēsim būt ļoti lepni un, protams, mēs varēsim, ir tāds tauriņa efekts, ziniet, kad tauriņa spārnu vēziens Austrālijā vai Jaunzēlandē var ietekmēt zemestrīci Kalifornijā. Tad mēs varēsim apmēram tāpat cerēt, ka Rimševica sēdēšana pie galda ar Draghi ietekmēs pozitīvi Latvijas likteni. Bet vispār man nāk prātā lielisks citāts no Krievu filmas, kas saka, galanķirišik i kardināl, eta sila. Jebšu latviski iztulkojot, galantērijas bodītes īpašnieks un kardināls kopā. Tas ir spēks. Un vēl viens, protams, ir pieminētais konvertācijas procents. Jā, mēs jau dzirdējām, masmedijos jau izskanēja, ka nav vairs nozīmes maiņas punktiem, jo faktiski 50% maiņas punkti no savas peļņas ieguva mainot tieši uz eiro un atpakaļ. Tagad, protams, viņi skatās kādu citu nišu, kur varētu strādāt. Jā, savā veidā tas ir plusiņš. Mīnus? Mīnus? Ir divi fundamentāli mīnus, kur ir tāda mīnusi, ka pārējos mīnusus varētu neminēt. Pirmais, galvenais, mēs esam atdevuši savus tautsaimniecības vadības grožus, jeb mūsdienīgākā valodā runājot stūri un pedāļus, tiem pašiem globālās finanšu oligarhijas Briseles ielikteņiem. Un ja vien kādam nešķiet, kad dienu un nakti viņi to tik vien nedomā, kā izdarīt lai latviešu tauta varētu zelt un plaukt, ja vien kādam tā neliekas, tad šķiet mums laikam būtu pamats domāt, ka mūs sagaida visnotaļ grūti laiki, un līdz ar to pamats nekādiem izrāvieniem nav. Kā nesen teica Financial Times, viens no prominentākajiem pasaules žurnālistiem, bet viņš arī ekonomists, Mārtiņš Volfs. Viņš teica, Eiropai ir 3 iespējas – slikta laulība, laba laulība un šķiršanās. Un visreālākā iespēja ir slikta laulība. Slikta laulība ir tā, ka mēs paliekam Eiropas pažobele, Eiropas vieta, no kurienes bēg projām visi daudz maz normāli dzīvot gribošie un spējīgie cilvēki, kurā brūk infrastruktūra, kura beigās var izdzīvot tikai tāpēc, kad viņā ieved iekšā milzīgu daudzumu salašņus un tā saucamie investori, kuri ir nopirkuši visu zemi, atved te kaut kādas 3. vai 4. šķiras tehnoloģijas, kur šie salašņus no Lampedūzas salām un citām vietām tiek izvietoti arī. Edita, jūs piekrītat šim viedoklim, ka faktiski mēs esam pilnībā atdevuši stūru un pedāļus un līdz ar to arī to sēdvietu kādam citam pie mašīnas? Es nevaru īsti šim viedoklim teikt, ne jā, ne, man ir mazliet pavisam cita, var teikt, dimensija, kurā es domāju attiecībā uz šīm lietām. Tas, ko es redzu, man nav nostalģija pēc Krievijas, bet es zinu, ka Latvijā nav tā, kas nevar. Jo tad, kad mēs bijām Krievijas sastāvā vai Padomju Savienības sastāvā, mēs bijām viena no attīstītākajām
republikām, uz kuru visi brauca kā uz kādu paraugu, ja kā uz ārzemēm skatīties, kas notiek. Es uzskatu, ka pati kļūda pašos pamatos bija šī valsts atjaunošana, kur mēs līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā 2004. gadam nevarējām aizvirzīt valsti tajā virzienā, kur mēs turpinātu saglabāt to, kas ir, bet mums iekšēji latvietim bija tas, kas ir bijis saistībā ar Krieviju ir jāgrauj, tagad viss būs pavisam jauns. Privatizēsim, īpašnieki būs tie, kas noteiks. Īstenībā īpašniekiem nebija šī vēlme attīstīt, viņiem bija vēlme pēkšņi tikt uz rietumiem, un tas iesakņojušais, ka ir dzelzs priekškars atvērties. Un tagad mēs būsim tie labie, kas aizies uz rietumiem. Viņš ir saglabājusies tā doma vēl tagad, ka mēs nesapratām, ka mums ir jāattīsta sava valsts, jāstrādā, jāveido savi uzņēmumi, jāveido savas rūpnīcas un jāstrādā šeit uz vietas. Mēs nolaidām reāli līdz kliņķiem visu to, kas bija ļoti labs, ieskaitot gan vilcienu ražošanu, gan radiotehniku, gan visu to, kas patiešām mums varēja nest naudu. Kaut vai lauksaimniecību. Jā, kaut vai to pašu lauksaimniecību, jo tās fermas kūtis, kas stāv šobrīd aizlaistas apkārt, tur neviens nav vainīgs. Ne tā ir Eiropa, ne tā ir citi, esam tikai un vienīgi mēs paši. Šeit ir jautājums, vai tiešām tikai mēs paši, jo es atvainojos, kas tad bija direktīva, kas bija par iemeslu tam, lai apstādinātu 3 cukurfabrikas? Tas jau bija vēlāk. Tas jau bija tad, kad mēs bijām Eiropas Savienībā, bet līdz 2004. gadam īstenībā tur mēs gājām uz leju. Tad, kad aizgāja šīs direktīvas par cukurfabriku, arī tur nebija Eiropas uzstādījums, bet bija Latvijas vietējo piegādātāju zemnieki, kas pateica, mēs ar šo cenu uz leju neiesim, jo nevarēja vēl pierast pie esošās tirgus ekonomikas, kad viņa var būt gan zema, gan augsta, un jāprot izdzīvot visos apstākļos. Un zemnieki paši atbalstīja šo ideju, saprotot, cik viņi saņems par to, lai viņi pārstrukturizētu savu ražošanu citā virzienā. Cukurfabrikas vairs nevarēja izdzīvot ar to naudu, jo zemnieki pateica, ka mēs vairs negribam tādā veidā strādāt, ja mums ir jāiet ar cenu uz leju. Un tas nozīmē, ka lēmumu pieņēmēji arī šajā gadījumā. Tas, ko mums saka, ka vainīgi ir Eiropa pie cukurfabrikām, nav taisnība. Zemnieki pieņem lēmumu likvidēt viņus un nestrādāt. Par cukuru tālāk, bet naudiņas kompensācijas nāca no Eiropas. Protams, jā, šī naudiņa bija tik vilinoša, kad... Te ir tas iemesls. Tas ir mūsu vislaicīgās domāšanas iemesls. Ja mēs redzam, mēs saņemam tagad, bet mēs nedomājam uz priekšu ilglaicīgi. Tas ir ar visām rūpnīcām, ar visām pārējām lietām. Bet es atvainojos, un šeit es vainoju tomēr. Tāpat mēs nebijām neviens gatavu tam milzīgajam labklājības brīdim, traknajiem, cik tur tiem gadiem. Jā. Neviens nebijām gatavi. Bet kas ir vainīgs, ka piedošana neizglītotu tautu ved reālā postā uz totālu faktiski iznīcību, valsts iznīcību. Mēs bijām ļoti tuvu tam, ka vispār, tad, kad sprāga burbulis, tas saucamais, noplātam rokas, nav vairs naudiņas, viss ir iztērēts, bet kas tad aizved līdz tam? Un kur tad ir palikušas tās mūsu vēri? Viss ir iztērēts. Totāli viss. Paskatieties, kas tad ir vainīgs pie tā, ka pēkšņi uzreiz masveidā viss ir gatavi atdot savus kuģus. Saņēmuši no tēvu tēviem, veselas dinastijas. Tas bija gods būt par jūrnieku, jeb zvejnieku savā ciemā, jeb pēkšņi uzreiz kaut kādu piedošanu grašu dēļ ir gatavi. Jā, bet tā ir, man liekas, diezgan liela likumsakarība. Viens ir tas, kad attīstās, ko jau es pati teicu, sākumā šīs informācijas tehnoloģijas. Cilvēki ļoti daudz zina. Tur tas dzīvo ļoti labi. Dažam nepatīk skatīties uz to, kad ir arī Āfrika, ir arī jaunatīstības valstis, kur ļoti daudzreiz cilvēki vairākas dienas ir bez ēšanas. Salīdzinoši mēs esam varbūt pat labā situācijā, bet vienmēr ir kāds, kas dzīvo par mums labāk, un mums ir grūti ieraudzīt tos, kas dzīvo par mums sliktāk. Un tāpēc varbūt šī tieksme pēc ātras peļņas, pēc ātra luksus precēm, ko mēs pēkšņi ieraugam, kā notiek visā pasaulē, šī pārāk ātrā dzīšanās un nesamierināšanās ar nesaprašana, varbūt negribēšana redzēt to, ko mēs varam paši izdarīt. Vai tajā mēs varam aizrunāties arī līdz tam, ka nozagt ir vieglāk nekā nopelnīt. Tas ir pavisam cits jautājums. Man interesē jūsu viedoklis. Mēs spēsim kaut ko tagad ietekmēt. Jo sauklis bija, mēs tagad būsim klubiņā.
Esot vai nesot klubiņā ir pilnīgi vienalga. Vai tu tur esi, vai tu tur neesi, bet tev ir jābūt pietiekoši saprātīgam, lai šo klubiņa darbību virzītu. Jo, atklāt sakot, arī tajā klubiņā esot šobrīd ir darba grupas, vai padomu devēja grupas, vai arī komisijas grupas, kur strādājot kopā, Latvijas cilvēki jau ieņem vadošās vietas. Ieņemot šīs vadošās vietas, tālāk ir jautājums, vai tas ir tikai karjera. Man ir vienalga pa kādiem līdzekļiem, bet jātiek Eiropā, lai tur pasēdētu, jo tur labu algu maksā. Vai tā ir ideja, dēļ kuras kalpojam, kad te ir Latvijas attīstības iespējas un mums viņas ir jāpasniedz. Ja godīgi tas vismaz, ko es esmu teikusi, vienmēr tiek uzklausīts un arī ierakstīts šajos darba materiālos, ielikts iekšā un saprasts, kur ir tā problēma, kāpēc to var, kāpēc to nevar. Tālāk ir jāpieņem un šīs sarunas ar pārējām valstīm, ar pārējo valstu dalībniekiem, lai viņi tiešām saprot, ka tā ir arī šis lobijs par vienādiem platību maksājumiem. Ļoti žēl, ka viņi vispār sāka bīdīt tikai no 2011. gada, nevis no 2004. Tieši tā. Jo tas bija daudz par vēlu. Tieši Mēs šobrīd tas rezultāts ir tāds, tāpēc, ka neviens nebija, kas skaļi bļauj, kas brauc uz šīm darba grupām. Bet šodien ir panākt kaut kāds uzlabojums? Šobrīd uzlabojums, protams, ka ir panākts, bet mēs jau esam šīs ziepes savārījuši 2004. gadā, iedodot šos it kā statistikas datus, kas īstenībā pat ir mums par sliktu, varbūt dažreiz pa godīgu, vai saliekot visus vienā katlā, Eiropa māk nodalīt. Neražojošais zemnieks, vai tas, kas vienkārši uz šī zemes dzīvo kā hobija līmenī, vasarnīcas un tā tālāk no ražojošā zemnieka. Mēs smuki visu saskaitam kopā un brīnamies, kāpēc mums ir tik zemi rādītāji. Un Eiropa saka, jūs jau tur neko nesaražojat, jums tas patēriņš ir tāds nekāds, tātad jums visi rādītāji ir zemāki un atbalsti ir visaugstākie, tad mēs jums arī visu noņemam nost. Jūs nespējat darīt. Zemnieki ražo tieši tāpat kā Vācijā, tieši tāpat kā attīstītajās valstīs, vecajās. Šobrīd zemnieki ir vienā līmenī, tikai viņi nevar pavilkt tos, kas vasarnīcās dzīvo līdzi. Te ir tā starpība, kāpēc mēs kļūdoties un nesaprotot. Bet reāli naudiņi ir lielāka zemniekiem šobrīd. Zemniekiem es gribētu paņemt tādu diezgan pamatīgi uzskatāmu lietu. Ja tas pats kartupeles veikalā uz letes. Vācija, Nīderlande, tāpat Zviedrija, Somija ir eiro un vairāk, ko cilvēks var nopirkt. Latvijā viņš ir vēl pagājuši gadu mēs rēķinājām santīmi 8, 9, 10, ko mēs piegādājam lielveikalu tīklam uz letes, 17, 18, ja santīmos rēķinām, tad šobrīd mēs runājam par 24 varbūt eiro centiem, ko mēs pārdodam, un, protams, uz letes varbūt pie 30 eiro centiem. Tas ir vismaz pat trešdaļu lētāk. Pat trešdaļu vai 2/3 lētāk, bet degviela, vispārējais tehnika, ko mēs pērkam, ko mēs apstrādājam, ir tieši pilnīgi un vienā tādā pašā līmenī elektrība, elektroenerģija. Un cik procentu algas ir mums zemāks? Protams, līdz ar to ir arī algas ir vienīgais, kas ir palicis zemāks. Tas ir vienīgais praktiski rādītājs, kas ir zemāks nekā Eiropā. Bet toties nodokļi gan mums ir Eiropas līmenī? Augstāk nekā Eiropas vidējais. Wow. Ir īpaši darba spēka nodokļi mums ir augstāki. Tā kā, diemžēl... Saliekot visu šo, ko jūs pat sacījāt, ziniet, pesimistiski ainu. Ja godīgi, ja tas tad nozīmē, ziniet, ar ko tas draud? Tas draud ar ļoti lielu inflāciju. Cenu kāpšanos. Tagad, it kā mēģina mierināt cilvēku, nebūs inflācija, jo lūk, tūlīt elektroenerģijas tirgus atvēršana radīs šo te inflāciju. Atrad Jājam Zirdziņu, atvainojas. Lūdzu. Jā, es gribēju tomēr vēl otru punktu ļoti būtisko. Pirmais tātad ir savas tautsaimniecības kontrolas nodošana Briselē, bet otrs ļoti svarīgais punkts ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji ar saviem nodokļiem būs spiesti maksāt par daudz bagātāku valstu glābšanu. Un, lai nebūtu pilnīgi tukšvārdīgs, tad Eiropas stabilitātes mehānisma līguma 9. pants kapitāla pieprasījums paredz, ka Eiropas stabilitātes mehānisma biedri piekrīt neatgriezniski un bezierunu kārtībā apmierināt jebkuru kapitāla pieprasījumu, ko izteicis izpilddirektors 7 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Kas tas ir? Te es lasu viens bankas dokumentā.
kur kā mīnus ir minēts iemaksas Eiropas stabilitātes mehānismā fondā veidos aptuveni 200 miljonus eiro, kas pakāpeniski iemaksājumi 5 gadu laikā. Visu laiku iet par šiem cipariem. Jā. Bet te pēkšņi kaut kas 7 dienu laikā jebkas bez ierunu. Jā, te ir paskaidrojums. Tātad šis te 9. punkts, vispirms par Eiropas stabilitātes mehānismu iemaksu. Šie 199 miljoni plus pēc tam nākošo 5 gadu laikā vēl tur 300 kaut kas miljoni. Tā ir tikai, kā saka, drošības nauda, garantija šajā fondā, kurš pēc tam piesaista naudu no vis kaut kurienes, piemēram, ķīniešiem, tā tālāk, lai to naudu reāli tad varētu iedot tur Grieķiem, īriem, Portugāļiem. Tie, kuri grimst. Jā, tiem, kuri grimst. Pašlaik šis fonda lielums ir 700 miljārdi, bet no šīs 700 miljārdi iemaksātā daļa būs tikai apmēram 10%. Tas nozīmē gadījumā, kad reāli nauda ir jāsamaksā, jūs taču saprotat, ka ne jau ķīniešu naudu samaksās tiem pašiem grieķiem. Reāli tanī brīdī iestājās šis 9. pants, kapitāla pieprasījums, kur Eiropas nevēlēts Eiropas stabilitātes mehānisma valdes tur priekšsēdētājs saka, jums ir jāpārskaita šīta summiņa, ko jau vairs nevis 10%, bet arī tie 90% no tā, kas tiek atbilstoši jūsu valsts proporcija, par to, ka Grieķiem mēs palīdzēsim. Lai nebūtu pilnīgi, ka tā ir tāda hipotēze, Latvijas banka, piemēram, nemitīgi apšauba visādas lietas. Vēl pēdējā vasarā, kad bija sapulce, bet sēde šīs mandātne etikas un iesnieguma komisijas par šo jautājumu, kurš, protams, beidzās ne ar ko, tad Latvijas bankas pārstāvis atkal apšaubīja, tad nevajadzēs maksāt neko un tā tālāk. Fakts ir tāds, ka Slovākija jau ir samaksājusi 1,32 miljārdus konkrēti par Grieķijas parāda, par Grieķijas šo te situācijas glābšanu. Jā, glābšanu. Un, ja kāds domā, ka Grieķija savus 170 vai kaut kas ap to procentus no IKP parādu jau kad samaksās, tad viņš nedraudzējas ar galvu. Bet tas vēl nav viss. Viss šīs 700 miljārdi tikai esošo problēmu risināšanai pietiek. Ja vajadzēs risināt Spānijas, Itālijas un, kas viņi zina, Francijas problēmas, tad vienalga no kur no tām, tad šo fondu vajadzēs palielināt. Un te darbojās, ja nemaldos, 10. pāns, kas atļauj šo fonda lielumu nevēlētai Eiropas stabilitātes mehānismu valdei palielināt, neierobežoti. Teiksim, Spānijas glābšanai vajadzētu miljardiņus 3. Pacelsim uz 3. Tad Latvija iemaksās vēl garantiju. Tagad no 700 bija 199 plus cik tur, tad Latvija iemaksās pirmā iemaksiņā miljardiņu, un pēc tam, ja tiešām vajadzēs arī izmaksāt tai pašai Spānijai, tad, kur mēs tādu naudu ņemsim? Atbild ļoti vienkārši, kur ņēma Slovākija? Aizņemsies. Bet aizņemšanās jau nenotiek tāpat vien. Valsts nevelti 9. gadā Dombrovskis pasūtīja, solīja, ka būšot ikgadējs, pasūtīja pētījumu par to, cik tad maksā Latvijas valsts aktīvi. Izrādās visi Hesi un Latvenergo un Rīgas siltumi un kas tik visi valsts uzņēmumi, Latvijas valstī piedarošie aktīvi, izmaksā nepilns 7 miljārdus latu. Šausmīgi laba summa tāda, ja padomā, cik izmaksāt uzbūvēt vienu Hesu vispār. Tad šo mēs pa 7 miljardiem ieķīlāsim, lai varētu samaksāt, ja vēl nav ieķīlāts cits starpā, lai varētu samaksāt tiem pašiem grieķiem. Un tad, ja mēs kaut kādu tur nākotnē nevarēsim šo naudiņu atdot, tad mūs laipni atļaus pārdot savus valsts īpašums. Un tad šeit mums vairāk nepiederēs nekas. Pa inflāciju runājot, jūs te pieminējāt,
inflācija ir vēl viens. Tas ir tas, ko mēs izjutīsim visātrāk. Ja šīs divas lietas ir vairāk vai mazāk tomēr ilgtermiņā, skatīsimies pēc 10 gadiem, ja vēl 10 gados notiks izmaiņas, kuras mēs šobrīd nevaram pat sapņot, bet pēc 10 gadiem, ja kaut kādu mīklainu apstākļu dēļ šī sliktā laulība vēl tomēr noturēsies, tad mēs reāli redzēsim, cik patiešām slikta viņa mums ir. Mums, kā vājajai laulības pusē. Bet, ko mēs tūlīt varam just, tā ir inflācija. Un redziet, ka mums sola 0,3 vai cik tur tos procents inflācija, katrs cilvēks varētu parēķināt. Cik tad būtu jebkurai precei Rimī, jebkurai patēriņa precei Rimī jāpalielinās cenai, lai būtu 0,3%. Un tad jebkurš cilvēks var saprast, ka 90% no tām precēm nevar palielināties pa 0,3%, jo, ja cena, teiksim, 1 lats kaut vai piens, ja palielinās kaut vai pa 1 centu, tas jau vairs nav 0,3, bet 1%. Bet, ja mēs runājam par inflāciju, šis cipars atkal, kā jau visas manipulācijas, ir ļoti maldinošs. Un ne jau bez nodoma. Piemēram, inflācija, ja mēs paskatāmies tam nabagam, tam cilvēkam, kuram, var teikt, visa nauda aiziet par dzīvošanu, tad par mājokli, komunāliem maksājumi un pārtika un varbūt pensionāram zāles. Ja mēs paskatīmies uz šo Rīgas siltums, nesasprindzinoties tagad pa 27 līdz 29%, ne Rīgas ūdens, atvainojos. Rīgas ūdens pa 27 līdz 29% tagad ceļ cenu. Un kas man teikt, ja tam nav nekāda sakara eiro, ziniet, mums tur ir visādas tur vajadzības un tā tālāk pats par sevi. Šīs cenas ceļās nesalīdzinām straujāk nekā Mercedes cenas. Mercedes cenas varbūt arī nemaz necelsies, visticamāk necelsies, un datoru cenas nemitīgi krīt. Jā, interesanti ir tāda statistika Igaunijā gada laikā, pēc šīs statistikas ir apmēram 1,5% inflācija. Kiprā arī tur ir lielāk, tur ir kā 2-3%, apmēram to saka, apmēram līdz 2-3% inflācija, arī pie mums tas varētu būt, vai tas nav pārāk optimistiski? Es domāju, ka ir, tāpēc, ka mūsu vidē, kā jau mēs te dzirdējām, cenu līmenis ir krietni vairāk atšķirīgs ar Eiropu nekā tas bija Kiprā. Un līdz ar to vienkārši jautājums, kāpēc kādam būtu jāpārdod briketes, ja viņš tikai viņus var. Ar lauksaimniecības produkciju bišķi savādāk, tāpēc, ka tur, patiesībā sakot, Briselē mūsu kartupeļi nav vajadzīgi, jā, viņiem paši savējo subsidēto nav kur likt, bet, jeb Eiropai, precīzāk runāsim, jā. Bet, ja mēs runājam par, teiksim, par produktiem, kurus var pārdot mierīgi uz ārzemēm, teiksim, enerģiju visādās formās, piemēram, tā skaitā briketes, nerunāt jau par elektrību un tā tālāk, tad saprotams, kāpēc, lai tas cilvēks, viņam nav nekāda robeža pārdot šeit, ja viņš var pārdot krietni dārgāk nekā šeit Eiropā. Kāpēc, lai tas ražotājs pārdot šeit? Tas nozīmē šeit, cik varēs atļauties, tad to nopirks, pārējie varēs sūkāt ķepu. Kā jūs, Edīts, domājat, kartupels sasniegs šo te rekordu skaitlu? Principā ir jārēķinās, ka inflācijai noteikti ir jābūt, jo mēs nepalielinot algas saviem produktiem nevaram nepalielinot cenu saviem produktiem nevaram palielināt algas. Pilnīgi noteikti, ka cilvēki par to algu, kas ir šobrīd, nav gatavi vairs strādāt, un lai mēs varētu pacelties līdz kaut nedaudz Eiropas līmenim, lai šis strādnieks neaizbrauktu strādāt uz Angliju, kur viņam varbūt ir tikai 3 dienas darbs un palikt šeit Latvijā strādāt, algām ir jāceļas. Un tas nozīmē, ka līdz ar to arī cenām. To, ka inflācija būs, tas ir pilnīgi skaidrs. Jūsu prognozes cik procentu apmēram? Es pieļauju, ka tie varētu būt 3%. Bet ir arī, protams, šie regulējošie mehānismi un ir arī veikali, kuri pietiekoši konkurē savā starpā. Un tad šie pozitīvie rādītāji tīri pārtikai, kas šobrīd ir, kas ir pārsnieguši, eksports ir pozitīva bilance salīdzinot ar importu.
Tas nozīmē, ka mums ir cerības, ka tomēr no Latvijas valsts šī prece var iziet ārā un pa labāku cenu, un līdz arī ar to ir vieglāk strādāt ar vietējiem veikaliem, vietējiem tirdzniecības tīkliem, arī par šo cenu paaugstināšanu. Pretējā gadījumā, protams, ir grūti kaut ko mainīt. Var oponēt, jo kartupeļi šobrīd jau iet no Latvijas ārā gan uz Rumāniju, gan uz Itāliju, gan uz vairākām valstīm, ja mēs runājam tikai par kartupeli. Un gan Igaunijā, gan Lietuvā ir ļoti liela interese arī par Latvijas produktiem tīri kvalitātes dēļ. Savukārt mūsu kooperatīvs jau vairākus gadus strādā tīri ar Baltijas līgumiem, kur piegādājam, ja ņemam Rimī tīklu, tad gan Lietuvai, gan Igaunijai preci visu laiku. Un tas varbūt ir daži arī nišas produkti diezgan daudz, kur varbūt tur audzē lielākās platībās burkānus. Mums labāk izdodas ķirbis vai puravus izaudzēt, ja, ko, ja mēs tā sadalām par porcijām, te arī ir jāatrod savus tirgus, bet tas nav nekas neiespējams, un Latvijas preces ir salīdzinoši pat pieprasītas. Nu, protams, ir riskantie tirgi, jā, bet... Tā nemaz nav oponēšana, tā būtībā ir pievienošanās, tikai palabošana man, kad arī kartupeļi būs dārgāki. Un tas arī viss, es teiktu, inflācija būs nevis 2% vai kaut kas tam līdzīgs. Inflācija tā, ko stādīs Latvijas banka, droši vien būs krietni lielāku šiem 2%, bet es tagad negribu īpaši spekulēt. Tas atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem, piemēram, naftas cena. Jo, kā jūs saprotiet, šobrīd deflāciju praktiski nosaka tas, kad vienā brīdī šī naftas cena nokrīt, un kādas šīs politiskās spēles pasaulē ap šo notiksies, to es nespēju prognozēt šobrīd. Mēs varam novērot, ka viņas notiek visu laiku, bet tos laikus, kurā brīdī lielie spekulanti taisīs savus gājienus ar zirdziņu, es, protams, nevaru paredzēt. Bet, ja mēs runājam par nabaga inflāciju, tas nozīmē to pamatlietu inflāciju, ko Latvijā izjūt vistrūcīgākie cilvēki, tad es domāju, jau šajā gadā šis cipars būs kaut kur 11%. Es tagad nepateikšu maz 11 vai daudz 11, bet noteikti 11% salīdzinot ar iepriekšējā gada decembris pret decembri būs apmēram 11%. Dzīve būs kļuvusi par 11% dārgāk tiem, kam naudas ir vismazāk. Šobrīd, jā, mēs tuvojamies raidījuma noslēgumam, un man interesētu vēl jūsu viedoklis kādā citā jautājumā. Jūs zināt šo uzturēšanās atļauju, pirkšanu, pārdošanu, iespēju pirkt un pārdot tur par, arī es gribētu teikt, nožēlojamiem grašiem. Jūsu viedoklis, teiksim, kas notiek, nē, man interesētu vispirms, Edītes kundze, jūsu viedoklis tīri, kas jūs strādājat ar lauksaimniecības un zeme, tā ir faktiski, tā ir jūsu fabrika, tas ir jūsu, un ja tā nav jūsu rokās, tad jūs domājat, ka tā mierīgi mēs vēl varam tirgot? Šeit man ir dalītas domas. No vienas puses ir pilnīgi loģiski, ka ja zeme nebūs latviešiem, un ja Latvijas valsts nevarēs viņu noturēt, tad ar to arī ir skaidrs, ka mūsu reālā finansu stabilitāte ir ļoti, ļoti ietekmēta, jo tas ir, tā ir pamatlieta, ar ko mēs strādājam. Ja zeme nepieder mums, tad pati pārējā ražošana viņa vairs nevar būt ne efektīva, ne rentabla, jo, tas ir pamats, ja, jo jebkurā gadījumā tad zemes īpašnieks uzliks zemes nomu vai zemes cenu tādu, ka Latvijas zemniekam būs šī produkcija dārgāka nekā tā valsts, no kurienes viņš nāk, lai arī šo kaut kāda veida konkurenci varētu samazināt. Tāpēc arī šie saukļi un arī otrdienas aicinājums iet protestu mītiņā pie ministru kabineta tīri aizstāvēt latviešiem savu zemi. Tā ir lieta, uz ko mums ir jāskatās un par ko mums ir jādomā, bet tai pašā laikā ir vēl viena cita lieta. Ir diezgan bīstami veidot arī pārāk liels šo zemes ierobežojums, kur varbūt kaut kādā brīdī cieši viens mazais zemnieks, kurš pēkšņi nevar nopirkt to 1 hektāru vai mazāku zemes gabalu, ja ir kaut kāds ierobežojums vai sadalīt vai kādā veidā. Un tas, ko es gribētu teikt, ir jāveicina jebkura veida attīstība un darbība tā, lai tad, kad šī zeme tiek pārdota kādam uzņēmējam, tā būtu vai valsts, kas to atpērk, vai tie būtu tuvējie kaimiņi, kas ir vietējais uzņēmējs. Un šī informācija vispirms nonāktu Latvijas tīklā, nevis viņa vispirms iziet uz ārzemēm. Pirmpirkuma tiesības. Jā, pirmpirkuma tiesības vai pašvaldībai vai Latvijas valstī, kura var izdomāt, vai tad mēs pārdodam vai tomēr nopērkam paši. Tā būtu šī pirmā lieta, kas ir jātīst un jāsaprot, ka tam ir jābūt.
Tai pašā laikā, ja uzliek pārāk liels ierobežojums, tas, kas to zemi grib pārdot, un diemžēl arī šie ekonomiskie apstākļi ir diezgan grūti konkurēt ar pārējiem, ir skaidrs, ka diezgan daudz zemnieku var izstāties no tirgus. Un tad ir tā, vai nu viņš ar nabaga tārbu kaklā aiziet, neko nesaņemot atpakaļ, jo zemnieks vai zemnieku saimniecība atbild ar visu savu īpašumu, un ja viņam ir bankrots, tas nozīmē, ka viņam pašam pat nepaliek gulta pāri. Un tad, ja viņš tomēr kaut kādā veidā mēģinot atspērties vai atdot parādu bankai, grib pārdot par labāku cenu, tad ir skaidrs, ka šajā brīdī, kad šie ierobežojumi strādā, viņš to nevarēs īsti izdarīt. Un es pieļauju, ka īsti nav arī vietējais, kas nopirks. Un tad ir jautājums, ja to neizdara valsts, tad to izdarīs investors. Ārzemnieks. Jā, cilvēciskais faktors. Vai mēs esam tik spēcīgi, ka paši gan ražojošie esošie lielie zemnieki varam šo zemi atpirkt, pārpirkt, noturēt, un arī valsts to var izdarīt? Vai uz šo brīdi, ja būs tie ierobežojumi, tas nozīmē, ka zemes tirgus var arī apstāties, sēdēs uz gaidot lielāku cenu, jo arī zemes cenas starpība ir nenormāli liela. Ja es varu salīdzināt ciparus, pieņemsim Dāniju, Vāciju, tie ir 30 līdz 60 tūkstoši pat par hektāru eiro, un Latvija ir 3000. Tas nozīmē, ka arī šim īpašumam cena ir jāpieaug. Ideālā variantā es redzu, ka zemnieks var attīstīties, ja zemes cena pieaug ļoti, ļoti augstu. Tas nozīmē, ka viņš tajā brīdī ir īpašnieks, viņš pat var normāli paņemt bankas kredītu, jo viņa zemē ir vērtība. Ja kaut kādā veidā tiek ierobežots tirgus un viņš apturēts, tad zemes cena krīt un tirgus apstājas, tas nozīmē, ka viņš arī bankā kredītu un arī attīstību nevar paņemt. Jā, lūdzu, Vilni. Jā, vispirms es teikšu, ka jūs pieminējāt finanšu stabilitāti. Finanšu stabilitāte ar to, ka tiek pārdot Latvijas zeme, teiksim tā, finanšu stabilitāte ir atkarīga no ļoti daudziem citiem jautājumiem, un vai mēs pārdosim vai nepārdosim Latvijas zemi, tas nebūs fundamentāli galvenais jautājums finanšu stabilitātei. Galvenais jautājums tas būs vispār, vai vispār mēs šeit varēsim mēs te drīkstēsim atrasties. Ražošanai, es domāju, ka šeit ienāks viens monstros lielražotājs nopircis 100 000 hektāru, tas finanšu stabilitāti tieši uzlabos. Ieliks, ja latvietis nestrādās, atvilks ķīnieti zem nagaikas un uzšaus riktīgi pa pakaļu un strādās, un finanšu stabilitāte šim uzņēmumam būs tāda pat, kāda viņi ir visās vietās, kur šis uzņēmums transnacionālais strādā. Tāpēc par to varbūt uztraukties vajadzētu mazāk. Uztraukties vajadzētu par to, ka mēs būsim atdevuši savu zemi. Tas ir tā kā, mēs runājam par kādu finanšu stabilitāti iet runa. Te man jāpiekrīt profesoram Brīverim Ivaram. Viņš saka, ka zemes pārdošana, tas tā kā iedomājies, jūs esat mantojusi tēvu, vectēvu un tā tālāk grūti līst to kādreiz atpirkt to no barona, pēc tam ar asinīm aizstāvēto zemi. Un tad viņi ir iekopuši. Un tagad jūs viņu pārdodat un runājat par kaut kādiem tur cipariem vairāk vai mazāk, bet jūs pārdod. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs no šīs zemes drīkst izdzīt ārā fiziski. Vienkārši fiziski izdzīt, un jums var nomērdēt badā. Jūs ziniet, cik ilgi mēs varam bez ēšanas dzīvot? Pamēģiniet. Pamēģiniet, kā Jēzus 40 dienas nodzīvot, bet arī, ja nesanāks, bet arī, ja izdotos, 40 dienas nav gluži bezgalībai līdzīgs skaidrs vai cilvēku mūžam. Tas nozīmē, ka mūs fiziski no šejienes var palūgt aizvākties, jebkurā brīdī ar dažādām manipulācijām. Bet, ja kas attiecās pa Latvijas zemi, tad informācijai ar to naudu katru mēnesi šobrīd Amerikā tiek nodrukāti 85 miljārdi dolāru. Tad, izbliežot šo naudu caur kanālu, tur Goldman Sachs, Nordea vai vēl kā, un kaut kāds tur hedge fonds vai vēl, Latvijas zemi var nopirkt. Tur tiek vienkārši nodrukāti, ne no kā, no zila gaisa uzbliesta dolāri, un Latvijas zemi var nopirkt pa vienu daļu no šīs naudas. Visu zemi. Pladaits. Šeit mēs arī apstājamies. Ļoti liels paldies Vilnim Zakrevskungam, paldies Edītei Strazdiņas kundzei, paldies un cienījamie radioklausītāji. Mums ļoti daudz ir par ko runāt.
Ja tas kungs mums atļaus, runāsim arī pēc nedēļas. Visu labu!